Bet es piedāvāšu manas kolēģis Elīnas Bulāns, autoru kavu, jā, tādi, nu, arī viņi skatās kā metaforiskās kārtas, tikai ar tekstiem. Šeit būs krāsa, un šeit būs teksts, par ko padomāt. Jūs redzēsiet aizklātas kārtas, jums būs jāizvēlās divi cipari. Ja, divi cipari, nu, pēc sajūtām, kur. Un pa vienai es vēršu vaļā. Jums būs jāpiegriež vērību izvēlētai kārtai, izvēlētam ciparam, ka viņš tiks atvērts krāsai, un es lasīšu tekstu, ja, jautājumu vai apgalvojumu. Un ļoti svarīgi, tad, kad jūs būsiet padomājis par krāsu, padomāt par šo te tekstu, ja, un izdarīt tādu, nu, secinājumu. Teksts ir kāds, vai nu viņš būs tā kā jautājums, kas ir jāizdara, lai sabalansētu konkrētu čakru. Ja, jo katra krāsa atbildīs kaut kādai čakrai, un es arī teikšu, kādai čakrai viņa atbild. Ja, un jāpadomā, ja šis jautājums ir, nu, tāds mazliet tāds nērts, ja, nu, nedodies sāpīgs, bet, nu, tāds, ka tu saproti, ka viņš nav izstrādāts. Padomāt par divām darbībām, ko tu vari veikt, lai šis jautājums sāktu kustēties. Ja šis jautājums vairs nav aktuāls, ja viņš ir tā kā izstrādāts, vienkārši pie sevis vai uzrakstīt, ļoti svarīgi arī uzrakstīt pateicību par to, ka rezultāts jau ir piepildījies. Ja? Kādu pateicību jūs gribētu uzrakstīt par to, ka tas rezultāts jums vairs nav jāizstrādā, ja? Ka viņš jau ir kā rezultāts. Ja? Nu, mēģināsim. Mēģināsim. Un tā tad jūs savā priekšā redzat 12 aizklātas kārtas, tad 12 numurīšus. Izvēlaties divus. Izvēlaties divus. Un es varu vaļā, tātad es saucu krāsu un es lasu tekstu. Tad, kad es varu jūsu numuriņu vaļā, tad noreflektējam par krāsu, tātad ko tā krāsa man nozīmē, jums nozīmē. Ja? Un izlasot tekstu, ja, kā tas ir par manu dzīvi, vai šis teksts man ir aktuāls, man viņš ir mazliet varbūt nērts, ja? Es varu atbildēt uz viņu, ja? Bet no es tā kā jūtos. Un tad atbildot uz šo jautājumu, vajag uzrakstīt divas darbības, tad ko tu darīsi, lai šis jautājums sāktu risināties. Ja šis jautājums jau vairs nav aktuāls un saprotat, ka viņš ir sakārtots tajā dzīvē, tad uzrakstiet pateicību par to, kam jūs pasakat paldies, kā jūs pasakat paldies, ka šis jautājums jūsu dzīvē ir sakārtots. Ja? Nu, mēģinam. Tātad, tie, kas izvēlējās pirmo, tā ir oranžā krāsa, otrā čakra. Ja? Kādas 5 emocijas es šobrīd jūtu un kāds ir to iemesls? Uzrakstiet priekš sevis dotajā dzīves brīdī visbiežākās emocijas, ko es jūtu. Bet esat godīgi pret sevi. Ja? Ko es jūtu un kāpēc? Ja? Un ja tur ir negatīvās emocijas, ja? Noteikti atbildiet sev, kāpēc tās negatīvās emocijas ir, ja viņas visu laiku parādās. Un ko jūs varat darīt? Un ko jūs varat darīt, lai tās emocijas negatīvās varbūt sāktu transformēt, vismaz neitrālajās? Ja? Tie, kas izvēlējās otro, sarkanā čakra, pamats čakra, tā ir par mūsu drošību, ko šobrīd signalizē mans fiziskais ķermenis un pašsajūta. Vienkārši atbildiet uz šo jautājumu. Un ja jūs jūtat, ka nu, tur ir kaut kādi bloki un kad jūs ir kaut kādas sāpes un kaut kas nepatīk tajā veselībā, jā, tad kāpēc? Kāpēc tas ir? Ja? Kas ir tas iemesls? Vai jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Ja? Un ko es varu darīt, lai tā veselība sāktu uzlabotos? Mazie solīši, ko es varu jau sākt darīt šodien? Ja? Ja? Visvienkāršākais pierakstīties pie ārsta, aiziet profilaks uztaisīt. Ja? Lai būtu miers
Jā, lai saprastu. Lūk, lūk, trešais. Dzeltenā krāsa, tā ir mūsu trešā čakra, manipura. Kas mani padara par unikālu cilvēku? Vai es zinu, kas mani padara par unikālu? Vai es aptveru, ka es esmu unikāls? Vai es atzīstu, ka es esmu unikāls cilvēks? Vai es atļauju sev atzīt? Ja tā ir, tad paldies. Paldies kam? Pirmam kārtam sev. Ja tā nav, un es nezinu, tad ko es varētu izdarīt? Kur es varētu meklēt šo atbildi? Kā es varētu pārliecināties? Jo katrs no mums, lai kā mēs gribētu vai negribētu, mēs esam unikāli šai pasaulē. Kaut gan veidojam vienotību visi. Ceturtais. Gaiši zilā, tā ir mūsu kakla čakra. Vai manas domas, vārdi un darbi saskan? Un kāpēc? Un ja saskan kolosāli, pasakām paldies, kad es esmu autentisks. Ja nesaskan, kas nesaskan? Kāpēc nesaskan? Kam tas ir izdevīgi, ka nesaskan? Un ko es varu darīt, lai vismaz kaut kādā veidā harmonizētu, lai manas domas, vārdi un arī darbi tomēr kaut kā harmonizētos vienotā. Ļoti svarīgi šis ir. Piektā, zaļā, zaļā krāsa, sirds krāsa. Un te ir tāds ļoti, ļoti būtisks jautājums. Kuram cilvēkam un par ko vēl neesmu piedevis vai piedevusi? Ja šis process jau ir aiztaisījies, ja šis process jau ir izdarīts, lielu pateicību pirmam kārtam sev pašam un tam cilvēkam, jā, kam bija jāpiedod. Ja šis vēl ir aktuāls, par ko? Par ko es tur aizvainojumu? Jā. Kā tas mani ietekmē? Kā tas mani ietekmē? Jo to otru cilvēku tas vairs neietekmē. Kā tas mani ietekmē? Un ko es varu sākt darīt, ja, lai tomēr sāktu palaist to aizvainojumu? Jo viņš grauž, šausmīgi grauž mūs. Sestais. Tumši zilā, tas ir mūsu trešā acs čakriņa. Kādā nesenā situācijā es mainīju stereotipu par sevi vai par citiem? Šis arī ir ļoti interesants jautājums, jo mums ir savi stereotipi, jā, savi iestaigātie ceļi, savi viedokļi. Un ja dzīve un kāda dzīve mūs tā kā mazliet satricina un piespiež paskatīties no citas puses, tur var atklāties ļoti daudz interesantas lietas gan par sevi, gan par citiem. Kā pozitīvas, tā arī negatīvas. Ja? Un tā ir tā patiesība. Tas ir tad, kad dzīve mūs izmet ārā no ilūzijām. Ja? Un šis jautājums ir, kādā nesenā situācijā tas notika, un ko es tur ieraudzīju? Ja? Un kā tas bija? Kā tas bija man, kā tas bija citiem? Vai es uzticējos varbūt savai intuīcijai, un šī situācija pierādījās? Jā, šeit ir ļoti, ļoti arī būtiski padomāt. Septītais, dzeltenais. Dzeltenā ir trešā čakra. Kā es uztveru kritiku? Ja? Kā es uztveru kritiku? Vai es pieņemu struktūrālu kritiku? Vai es ieklausos, ka mani kritizē, ja? Bet es runāju par struktūrālu kritiku, ja? Tad, kad tā kritika ir šī veselīgā kritika. Vai es viņu ņemu vērā? Ja? Vai es spēju vispārībā uzklausīt kritiku? Ja? Ļoti būtiski, kas notiek ar manu pašvērtējumu. Tanī brīdī, kad man aizrāda par manām kļūdām un kļūdās visi, ja? Kā es to iznesu? Ja? Un ja tas viss ir kārtībā, tad pateicība dziļa sev un arī tiem kritiķiem, kas mūs kritizē.
jo viņi dara svētīgu darbu. Viņi mums rāda, parāda mūsu kļūdas, un mēs mācāmies uzreiz no mūsu kļūdām. Mums nav pašiem jāmeklē, kur mēs ko. Ja? Un ja mēs nepieņemam šo te kritiku, tad kāpēc? Kas ir tik grūti? Kas ir tajā procesā tik grūts? Ja? Un kā es varu kaut ko sākt darīt, lai atvērtos šiem te savādākām domām, savādākiem redzējumiem, arī šiem te, nu, kļūdu norādījumiem. Hm? Astotā, violetā čakra, kroņa čakra, uz ko es savā dzīvē varu paļauties. Vai ir vispār kaut kas, uz ko es dzīvē varu paļauties? Jā. Un šis ir eksistenciāls, tāds diezgan liels jautājums. Jā, šī te apzinātība. Vai es apzinos tos resursus, cilvēkus, situācijas, priekšmetus, lai kas tas būtu, uz ko es varu savā dzīvē paļauties? Un par ko es varu dzīvē paļauties? Devītais, zaļā čakra, sirds čakra, kuru savas dzīves situāciju man vajag iemācīties pieņemt un piepildīt ar mīlestību. Un šis ir arī par sevis graušanu. Šis ir par vainas sajūtu arī mazliet. Jā, ir situācijas noteikti dzīvē, kur mums liekas, ka mēs ārkārtīgi esam kļūdījušies, un tagad mēs ļoti ilgi un dikti pēc šīs situācijas jau iziešanas, jā, no tagadnes, mēs vēl aizvien sev pārmetam, kaut ko graužam, jā, un kaut ko nevaram pieņemt, jā, un pārmetam un dzīvojam tajos pārmetumos. Un tad jautājums ir, kas ir tās pa situācijām? Un vai ir tādas situācijas? Un ja tādas situācijas jau ir izstrādātas, tad dziļa pateicība gan pašam, gan arī tai situācijai, ja, kas ir bijusi, kas ir iemācījusi kaut ko. Un ko viņi ir iemācījusi? Ja vēl tās situācijas nav pieņemtas, tad kas tās ir pa situācijām? Ja, kāpēc ir grūti pieņemt? Un ko es varu darīt, lai izkustētos no tā nulles punkta? Desmitā kārts, sarkanā kārts. Par ko es šobrīd dusmojos? Un ja nedusmojos, aleluja, tātad tas vairs nav aktuāli. Bet ja dusmojos, par ko? Un vai tas ir aktuāli? Vai es dusmojos dusmošanās pēc? Vai es dusmojos no savas bezspēcības? Vai es dusmojos no tā, ka man kaut kas neveicās? Vai ir lietas, kuras es nevaru ietekmēt, varbūt? Arī to mēs ņemsim, lietas, ko mēs varam un nevaram ietekmēt. Kontrols apļi. Jā. 11. violetā, ko es savā dzīvē idealizēju. Un tas ir atkal mūsu ilūzijas. Ja es kaut ko idealizēju un nedzīvoju, nu, tā kā dzīvoju ilūzijās, dzīvoju kaut kādā paaugstinātā skatījumā par dzīvi, jā, tad tā nav realitāte. Ja, tad tur ir maz saiknes ar realitāti. Tad tur tāda bišķiņa lidināšanās sapņos, lidināšanās gaisā. Ja, kas ir tas, ko es idealizēju? Vai man ir vispār kaut kas tāds, ko es idealizēju? Ja nē, kolosāli paldies, ka es esmu reāls cilvēks un dzīvoju realitātē. Bet ja man gribās kaut ko idealizēt, tad kāpēc? Kas tur ir tāds? Jā. Un ko tas man dod, ja es idealizēju? Un visbeidzot, 12. 12. kārts ir gaiši zilā jeb kakla čakra. Kādā veidā es citiem cilvēkiem daru zināmu, ko es vēlos? Šis ir ārkārtīgi būtisks jautājums mūsu komunikācijai ar pasauli. Vai es atļaujos pateikt savas vajadzības, savas vēlmes, un ja es saku, vai es saku tādā valodā, ka mani saprot? Un vai es pieņemu to, ka ir mans skatījums, ir manas domas, un ir citu cilvēku skatījumi un domas, un viņas var atšķirties? Un tas ir ļoti labi un normāli, jo pasaule ir daudzveidīga. Ja?
Nu, lūk, tātad šādi te jautājumi, ko padomāt, pareflektēt arī par krāsu, pareflektēt, ko nozīmē, kā šī krāsa ietekmē, patīk, nepatīk, uzbudina, nomierina. Ja gribās ar viņu, lai viņai ir apkārt, vai tieši otrādi gribās distancēties. Ja, tas arī daudz ko norāda. Ja, par to, cik aktīva ir kura nu, attiecīgā čakra, attiecīgais enerģētiskais centrs. Nu, lūk, tā.